Bet pirms mēs sāktu tādu vai tālāku sarunu, ir maziņš priekšlikums noklausīties vienu mazu video, un tad es dotu vairāk vārdu Ivāna kungam, jo Ivāna kungs šodien nevar ļoti ilgi uzturēties. Šodien mēs dzirdēsim un redzēsim, tas nav nekas jauns, kā mēs redzam Latvijas radošo savienību padomai 30. Tas ir par vienu izteikumu. Starptautisko normu rupjais pārkāpjums ir skaidrs un runājot varbūt svešā valodā Latvijas varmācīga okupācija. Šodien radošā inteliģence... Latvijas varmācīga okupācija. Lūdzu. Bija īsi, tāpēc es nemaz jūs neaizcinājāt tā teikt savādāk mainīt vietu. Lūk, principā, varbūt tā pirmā refleksija. Latvijas varmācīga okupācija, Maurika Vulsona kunga vārdiem. Kā jūs redzat šo lietu? Varbūt es tiešām lūgtu sākt Ivānu kungu izteikties plašāk, šaurāk, kā jūs to redzat? Protams, ka Gins Apols ļoti pareizi iezīmēja, ka faktiski pat okupācijas vārdu tas bija tā kā sprādziens zināms, sāk runāt tieši pēc šīs Maurika Vulsona runas, jo bija jau vairāk, bija tie, kas zināja un nevarēja runāt, tie, kas zināja un runāja virtuvē to. No 87. gads Ribbentrop-Molotova pakta iziet Helsinki 86, bet arī vēl tas neiziet īpaši plaši. Un tāpēc šis jēdziens tā īsti netiek lietots, vai drīkst, vai nedrīkst, un vai tas ir. Un, piemēram, paudze bija, es arī sev varu pieskaitīt pie tādas, kas vispār nezināja, kas ir mucā audzēt pa spundi barot, kā teica mana vecmāmiņa, jo neko jau nerunāja par to laiku, nerunāja par kādām starptautiskām tiesībām. Mēs pieņēmām faktu to, ka mēs atrodamies šajā Padomju impērijā. Mēs jutām pārkrievošanu, un vismaz man apkārtējā paaudzē visvairākais tā pretošanās gars bija tieši pret to pārkrievošanu, pret režīmu, kas absolūti stulbi uzvedās un bija smieklīgs, kā tagad to pašu dara Kremļa režīms, bet tas formulējums nebija skaidrs, tāpēc tas bija svarīgi, lai šis formulējums būtu skaidrs. Un atkal, man liekas, ka Gins ļoti labi iezīmēja to, ka arī 40. gadā jau tas nemaz nebija cik skaidrs, kas notika, jo faktiski jau 3/4. gada apvērsums mūs sagatavoja tam klausieties vadonim. Tagad mēs arī zinām, kā top Ribbentrop-Putina pakts, un liela daļa pasaules uz ausīm klausās mierīgi, kā tas viss notiek. Un mūsu tauta jau arī tā mierīgi to uztvēra, ka viss sagatavots, klausīsim vadonim, viņa vārdam, un man šajā ziņā arī tādas personiskas atmiņas ar manu ģimeni, jo mans vecmāmiņas brālis, jā, Pēters Lapainis, slavens Latvijas armijas virsnieks, viņš bija Daugavpils cietokša komendants 40. gada 16. jūnijā. Viņš bija sagatavojis savu garnizonu kaujai, izlūkodams Lietuvas puses, kad nāk šis gājiens. Protams, viņš teica, ka cerība bija maz, ka viņš dzīvs paliks ar visu savu garnizonu, bet viņiem bija 8 Vikars vieglie tanki Daugavpils garnizonā. Viņš bija sacēlis trauksmi, viņi bija apbruņojušies, lai izietu, un viņš gaidīja tikai saskaņojumu no Rīgas, jo viņš zināja, kurā vietā viņš tā kā somu uzbruks tai padomu kolonai, kur nāks iekšā. Un tad, kad viņš saņēma telefonu zvana atbildi, ka ir jānoliek ieroči un nedrīkst pretoties, tad viņš gribēja izdarīt pašnāvību, no kura viņi tur atturēja vēl viens cits virsnieks. Tā kā tas viss notika tādā veidā un ļoti tā līgani, un dabīgi, ka tas kaut kādu šī nepretošanās, es varētu teikt, ne tur starptautiskie noteikumi, kas, bet es domāju, tās lielākā trauma, kas mums visiem varēja būt, pat netieši, bija tā nepretošanās. Ka mēs nepratojam, mēs atļaujamies mierīgi, mēs paklausam vadonim, un mēs visi tā mierīgi arī padodamies, ieskaitot sūtņus, kas arī tāpat manipulē. Tā bija tāda zināma mūsu elites nodevība, un varbūt, ka labi ir, ka tagad pašreizējos mūsu likumos ir tas, ka mūsu komandieri armijā drīkst pieņemt patstāvīgi lēmumus par spīti tam, ka mums jau arī nevar zinām, kas nākošā vēlēšanā tiks pie varas, un ko viņš teiks tādā brīdī, ja šī tieši okupācija notiek. Un tad, vienkārši, lai es gari nerunātu, tā kā tā laika nav daudz, es tad atgriezīšos pie tā okupācijas vārda, varbūt tās eksplozīvajām sekām, jo, nerunājot par to, ka Maurika Vulsona kāpnes tajā vakarā bija noklāts ar ziediem,
tikai par to vienu, ka šī patiesība, visi saprot, ka mēs tagad drīkstam, ka mēs tagad varam teikt, kas notiek, un mēs varam pretoties. Un faktiski jau visa tālākā Latvijas deokupācija, tagad mēs to varētu teikt, toreiz mēs to saucām par varbūt tādu atbrīvošanos, par neatkarības atgūšanu, notika balstoties uz šo Ribbentropa-Molotova pakta noziedzības atzīšanu un pierādīšanu. Un te varbūt atkal parādās tas vietas, ko Biļons kundze teica par tiem starptautiskiem likumiem, kuriem atkal mēs redzam Ribbentropa, Putina ēnā. Tas viss liekas, ka tam nav nekādas nozīmes, ka to visu var pārkāpt. Un tomēr 50 gadi ir pagājuši, un atkal tas kaut kādā veidā sāk darboties arī tā juridiskā taisnība. Nevēl toreiz Kremlijas arī bija PSRS tautas deputāts, 89. gads, kad mēs sākam šo deokupāciju, jau pēc 88. gada Vilsona runas, kad nodibināta Tautas fronte. Paši Krievi stāsta anekdoti tādu, ka lūk, Padomju Savienība sagraus 3 spēki. Tā ir tāda dzirdēta jau anekdoti. Ja? Tas vieni ir tie igauņu ekonomisti, kur izvirza Igaunijas ekonomiskās neatkarības likumu, tādu imē Igaunijas PSR. Otrie būs Lietuvas komunisti, kur iedomājoties uzdrošinās izstāties no Padomju Savienības komunistiskās partijas. Un Peters vēl, man liekas, bija vēl, kad dzīves bija, pagājušā vasarā bija pieminējis to, ka kāpēc Latvijas delegācijas PSKP partijas konferenci 8. gadā tas vēl bija, ja? Pēkšņi mainīja, man arī tā bija šis konferences delegāts, vilciena biļets mums anulē un mums iedod lidmašīnas biļets, lai mēs lidojam lidmašīnām. Tāpēc, ka Lietuvā 20 000 cilvēki pavada lietuviešu delegāciju uz partijas konferences komunistiskās par to, ka viņi ir pasludinājusi izstāšanās no Padomju Savienības komunistiskās partijas, lai tas nenotiktu arī Latvijā. Un tad mēs dodamies ar šīm idejām, uz šo Maskavu. Tautas fronte ir to ideju ģenerējusi visu laiku. Par šo okupācijas paktu, par atzīšanu, par pierādīšanu. To 89. gada pavasarī notiek arī Baltijas asambleja, kad sanāk visas 3 Baltijas tautu kustības, 1500 cilvēku, 500 delegāti no katras Igaunijas operas namā. Un faktiski visa šīs asamblejas darbība ir vērsta uz to, lai mēs brauktu uz Maskavu ar vienotu pozīciju. Un numur viens panāktu, ka PSRS atzīst, ka tā ir nelikumīgi okupējusi visas 3 Baltijas valstis, ja tur tiek analizēti, igauņi sagatavojuši veselus pētījumus par Ribbentropa-Molotova paktu, un man pirmī personīgais tas toreiz tāds piedzīvojums ir, ka mēs jau pēc asamblējas beigām, tur bija 2 dienas, ar Landsbergi un igauņu līderiem, tādā rakstnieku krodziņā pie gāzes, nezinu, vai tāds eksistē tālāk vai ne, mēs pacējam tostus ar tādiem vārdiem, draugi, nekad nepieļausim to, kas notika 40. gadā, ka mūs saņem bez mazākās pretošanās un bez mazākās protestēšanas. Nu, ka ir svarīgi tā pretošanās. Tāpat kā Čehiem arī, man liekas, viens no Čehu tādiem izciliem ļaudīm bija teicis, ka Čehu tautas vislielākā traģēdija ir tā, ka viņi joprojām nav izārstējušies no tās 39. gada nepretošanās. Tā ir trauma, tā ir nacionāla trauma, un mums arī tā bija trauma. Savukārt mums vajag pierādīt, ka mēs to traumu varam pārvarēt. Un tas viss, tas PSRS tautas deputātu kongress, kas arī bija, ja mēs tā runāsim no starptautisko tiesību viedokļa, Latvijā bija arī tāda viedokļa, ka mēs nedrīkstam piedalīties okupācijas varā, jo iedomājieties mēs, latvieši, okupēti, mēs tagad apliecinām okupāciju, piedalīties PSRS tautas deputātu vēlēšanās. Mēs iekļūstam tur iekšā. Mēs esam atzinuši par leģitīmu šo varu īstenībā. Ja? Tā, protams, bija problēma, bet tajā pašā laikā mēs dabūjam tribīni, un tad iedarbojas tas 3. faktors bez lietuviešu komunistiem un igauņu ekonomistiem, kā Krievi teica, un tie 3, kas grāva Padomju Savienību, bija latviešu juristi. Ļoti spoži juristi arī viens no viņiem ir šeit, kas atmodas laikā parādījās, kas sāk ar argumentiem, ar absolūti starptautisko tiesību argumentiem, kādu nav tai pretējai pusē, kur ir pieradusi tikai pie glaimiem, tā kā tagadējais Krievijas vadonis, un viņiem kaut kas jāmaina, jo iekārta ir galīgi izkurtējusi, un viņi attops, ka viņi ir jēlu neaizsargāti, viņiem nav nekāda argumentu pretī, un to tajā laikā dzirdēja toreiz viss tā PSRS un arī rietumu sabiedrība. Tāpēc šie juridiskie fakti bija ārkārtīgi svarīgi, šīs starptautiskās tiesības, ka mēs sakam, ka patiesība sāk sagraut melus. Un izveidot tiek Ribbentropa-Molotova izmeklēšanas komisija,
lai pierādītu šo, tur arī dramatiski. No sākuma mēs piedāvājam baltieši, vada igauņu jurists Igors Grjazins, mūs tur nosvilpj, tur ir dažādi demarši vispār. Tas ir arī tāds ārkārtīgi interesants stāsts un dramatisks, ko var tagad atcerēties 36 gadus pēc tā visa, jo tas ļoti atsaucas uz mūsdienām. Arī Ukraiņi visu laiku saka, ja, viņi kā piemēru min to, ja, jā. Mēs nezinām, cik gadus tur ilgs tās okupētā teritorija okupācija un kas vēl notiks tālāk, bet redzēt, Baltijas valsts 50 gadus, un viņi tomēr spēja atjaunoties un atbrīvoties. Un izdodas panākt, ka ir tāds Aleksandrs Jakovļevs, pārbūves arhitekts, kas Gorbačova padomnieks ir, un sarunājam, ka viņš vadīs to komisiju, lai nesaka, ka mēs tur latviešu nacionālisti, ieliek tur vēl kaut kādas krievu biedrus, un tā komisija sāka darboties. Un šodien es Tautas frontes muzejā šķirstīju tikko nonākušo Alberta Bela arhīvu. Viņam meita ir atnesusi tos viņa materiālus, kas saistīti ar politiku pārējais rakstniecības muzejā. Viņa runas, kur viņš arī spriež par to, gan par šo partijas konferenci, gan par to, ka ir jāpierāda, ka mēs esam nelikumīgi anektēti. Un piepeši tur atradu dokumentu, ko es jau biju aizmirsis un nebiju lasījis, bet ko es daudz kur pieminu. Tas ir 1989. gada 24. decembra PSRS Tautas deputātu kongresa lēmums par Ribbentrop-Molotovu paktu, kas bija šīs komisijas darba rezultāts. Jo tur jau bija tā, ka komisijas darbu sāk visādi boikotēt, traucēt. Mēs tādēļ spiesti esam rīkot Baltijas ceļu tieši tādēļ, ka komisija neļauj strādāt, kur ir Mauriks Vulsons, kur ir no Latvijas puses arī Nikolais Neilands, arī Jānis Peters un tad ir igauņi un lietuvieši. Mauriks braukā uz Vāciju, uz Bundestaga arhīviem, tikai pēc Baltijas ceļa. Maurikam atļauj toreizējais kanclers Kohls tikt Bundestaga arhīvos iekšā un apstīties, ka tiešām oriģināli tur nav, ir tikai kopijas. Gorbačovs mums visu laiku noliec šo okupācijas faktu. Viņš saka, ka tāda dokumenta nav. To mēs uzzinām tikai pēc tam, jo pierāda dokumentu, ka viņš to ir lasījis, bet viņš nobāzis tālāk, lai neviens nevar atrast. Un tad ir tas pēc Baltijas ceļa rezultātā. 24. decembrī ir 2 balsojumi. Vienā balsojumā nobalso par šo dokumentu, ka tāda nav, ka okupācijas nav bijis. Un otrā balsojumā uzstājas atkal Aleksandrs Jakovļevs, kurš pietaupījis 1 trumpi. Un trumpis ir Kremlī. Viens klerks viņam ir atnesis, viņa uzvārds man tagad piemirsās, atnesis mazu papīra lapiņu, kur vienkārši rakstīts, ka, jo runa nav par neuzbrukšanas līgumu, mēs arī bieži runājam par Ribbentrop-Molotovu līgumu kā tādu, bet runa par slepeniem pielikumiem, jo tie bija noziedzīgi tajā brīdī. Dievs vien zina, kāds viņus tur var arī līgumus slēgt, bet tas ir slepenais. Un viņš piepeši parāda mazu papīrīti, tāds zīmītis bija, kas bija par dokumentu ceļojumu reģistrētas, kur ir reģistrēts, ka Ribbentrop-Molotovu pakta slepenie pielikumi bijuši tādā un tādā kabinetā un nodoti glabāšanai tur un tur, nezinu kur. Ja? Un viņš paceļ šo lapiņu, un tajā brīdī tas kongress noelšas, un ģenerāļi, kas tur ir pirms brīža aurojuši, un Mauriku Vulsonu, kur runa ir mūsu arī Tautas frontes muzejā redzama tikai krievu valodā, viņš Maskavas stājas krievis, to pašu, ko šeit tikai tādu izvērst ar kartēm, kur ir viņu nosvilpuši no tribīnes, un es muguras dzirdēju, kā bļāva lasies vecais žīdi no skatuves un nerunā, un tad, kad Mauriks kā izcils orators, vismaz tā runa bija 20. gadsimta izcila oratoru māksla, kā deokupēt kaut kādu lietu izvirs priekš, viņš paņēma tādu portfelīti cauri visām lapiņām, novāca zālē auro, ģenerāļi rībina kājas, un viņš ar asarām acīs tāds saliecies, tas tajā kadrā redzams ir iet saka, un ja jūs vecam cilvēkam, kurš to visu redzējis, neticat, tad es arī eju prom. Un ģenerāļi saka, lai vecais muļķis runā. Viņš norunāja to līdz galam, to visu runu, un notiek otrs balsojums. Un otrā balsojumā, ar vairākumu, tomēr ar vairākumu. Es šodien tagad to dokumentu apskatījos, es domāju, vājprāts, kā PSRS Tautas deputātu kongress kaut ko tādu ir pieņēmis. Jo tur, man tā likās, tur bija tāds atrunas, ka Staļinam nebija citas izējas, ka viņš bija bezizējā, bet tur visu laiku ir punkts pēc punkta, tas ir noziegums, tas neatbilst starptautiskajām tiesībām, un arī tad, ja Staļinam toreiz padomju valdībai nebija izējas, tad šis nebija force majeure, un šīs starptautiskās tiesības Baltijas valsts nebija jāokupē. Diezgan smags dokuments, jo man toreiz likās viņš tāds par vārgu un tam līdzīgi. Interesanti, ka tajā Bela arhīvā tas dokuments ir, es viņu toreiz tikai krieviski, mēs visi tur notika krieviski lasīja, viņš ir latviešu valodā,
uz teletaipa un pastos viņš ir tulkots latviski Vašingtonā. Nu, iespējams, Latvijas diplomātiskā misijā, bet es viņu sapcīt Latvijas pirmo reizi redzēju. Viņš ir atsūtīts no Vašingtonas uz šejienu, no krievu tulkojuma, un var jau būt, ka viņš arī kaut kur pieejams ir tīklos, bet es vispār neesmu saskāries nekur. Tā kā tādu lietu vispār mums vajadzētu vilkt laukā un vienmēr atcerēties, ja, ka cik svarīgi ir tomēr attiecīgā brīdī nebaidīties un balstīties šīm starptautiskajām tiesībām, nevairoties varbūt arī neleģitīmi iesaistīties procesā, kas ir nevardarbīgā cīņā vienīgā iespēja, piedalīties tajās PSRS vēlēšanās. Pēc tam arī mēs, Egils Levits izdomāja to formulu, ka mēs varam piedalīties arī deokupācijā pārējās. Un tad ir tas, ko Gins runāja par to, tad okupācija sākas tajā brīdī, kad sāk kontrolēt svešu vāru teritoriju, un tad jautājums, kurā brīdī tā okupācija beidzas, kad tā kontrola beidzas. Un es arī šobrīd nevaru pateikt, kurā brīdī mēs varētu formulēt, ka Latvijas okupācija beidzās, jo faktiski ar to brīdi, kad izskanēja šis nevardarbīgās cīņas patiesība, ka ir okupācija notikusi, un mēs Gorbačovam, kad viņš kārtējo reizi kliedz mums, viņam bija tāds teiciens siena pret sienu, ja? Jūs drīkstat rīkoties tikai saskaņā ar PSRS konstitūciju. Tajā brīdī, kad tas balsojums notiks, kad mēs sakam, bet tikko Kremlis jūs pats pieņēmāt lēmumu, ka mēs neesam iestājušies. Mēs varam runāt tikai par iestāšanās sarunām, nevis par izstāšanos. Un saprot, viņus arī apstulbināja. Tas visu laiku mēs izmantojām šo te. Un tad ir jautājums, vai tajā brīdī jau nebeidzās padomju okupācijas kontrola šajā teritorijā, jo viņi faktiski, vismaz cilvēku prātos vairs neko nenoteica. Tas tā varbūt tāda dzejnieka vai metaforiski salīdzinājumi ir, bet man kādreiz, es vienmēr, kad nāk ekskursijas Tautas fronts muzeja, mums ir tāda liela bilde pie sienas, pēc 4. māja cilvēki šausmīgi laimīgi. Nekas nav noticis 4. maijā. Jefiņi nobalsoja par neatkarību. Cilvēki skaitīja līdzi. Okupācijas armija tepat, visa padomju ekonomika tepat, visas vienības rūpnīcas, visas struktūras tepat, un cilvēki tik laimīgi, kā nav bijuši nekad Latvijā. Bet tas nozīmē, ka ir svarīgi, ka kaut kas iekšā mainās, ka mēs to okupāciju atceļam iekšā. Un tam mums arī tie tālākie virzienas, atceros, bija mums arī Baltijas ceļā. Ir manifestācija uz robežas, un mums saka, mēs esam okupēti, bet viens no Igaunijas premjeriem, Tarants, man liekas, vēlākais, toreiz viņš puika 15-gadīgs brauc ar otru puisi tādā motocikletā, kur viens ir nacistu formā, otrs krievu formā, un abi bučojas laiku. Un tad viņi piebrauc pie tāda ugunskura, un tad viņi draudzīgi sāk mest ugunskurā padomi un nacistu simbols iekšā. Un tad mēs sakam runas, ka mēs izbeidzam pašu okupāciju. Ja tie tur starptautiskās tiesībās neredz, ka viņi aizbeidz, mēs viņu izbeidzam paši. Un Aleksandrs jau atceras 4. maijā mēs ejam no augsta. Vienīgā reize, man liekas, Latvijas vēsturē, ka deputāti iet ārā no parlamenta mājas, Latvijas deputāti, ar šādā simbolā. Viktorija pēc 2. pasaules kara. Es to kvalcējumies paši paziņojam, ka mums beidzas 2. pasaules karš Latvijā. Viņš nav, protams, formāli beidzies, bet, acīm redzot, tā totālā kontrola par mūsu apziņu, tā tajā brīdī ir beigusies. Un varbūt, ka tāpēc tas arī ir tik svarīgi, runājot par okupāciju, tomēr formulēt to, ka visefektīvākais līdzeklis par okupāciju ir tā pretošanās. Nevis, ir nesamierinātība ar to paziņošanu, ka šī okupācija ir notikusi. Jo es domāju, ka tas ir arī tagad ļoti aktuāli tajās Ukrainā. Jo, kas notiks viņiem, to jau mēs nezinām, kas un kā notiks. Bet neviens šobrīd nevar pateikt, ka viņi nepretojās, ka viņiem nebūs šīs traumas, kas mūs vilka visu laiku purvā iekšā. Un man liekas, ka vēl joprojām. Ka mums ir jābūt visu laiku tai pārliecībai, ka mēs to vairāk nepieļausim, lai kādā veidā tas nebūtu iespējams. Paldies liels par tādu ieskatu. Laiks ir nepielūdzams, diemžēl, to mēs diemžēl nevaram mainīt, bet tad varbūt tās arī pārējie dalībnieki varētu izteikt savu tādu viedokli. Es tā varbūt tās atļaušos to momentu vienu uzlikt. Lūk, šeit, jā, tie jautājumi būtībā arī būtu, jūs esat ieskacējis būtībā, jā, par video.
un arī par to, kā tas ietekmējas politiskos mērķus, deokupācija. Varbūt neskatamies uz turien, tas nav tikai tas tik tāds vispārējs, ja? Vai kāds ir jūsu redzējums? Es nezinu, kurš no jums tad droši vien jūs tā kā zinat labāk to tuvāk tam laika posmam arī ciešāk. Pēc tik spiedošām runām es tikai pateikšu to, kur esmu pats bijis, un varbūt dažas interesantas lietas, ko cilvēki nezina. Jā. Un es te tā uzmetu drusciņu, paņēmu arī tādu grāmatiņu līdzi. Aizvakar, 19. februārī, palikā tieši 36 gadi pēc pirmā LNK kongresa, kas notika 1989. gada 11. februārī. Nu, tur runāja tādi cilvēki kā Berklaus, Repš, Imants Kalniņš, Baja Petersona, Juris Dobels, Ivars Silārs, veseli arī citu. Jā. Kāpēc es šo pieminu? Cilvēki, kuriem tagad ir 36 gadi, viņi vispār vairs neatcerās, ar ko atšķirās, piemēram, LNK un Tautas fronte. Kāds sakars ar okupāciju, kāpēc vajadzēja divas organizācijas, tā mēģināšu ļoti ātri pateikt. Jā. Tātad LNK kongresā bija galvenie 6 punkti. Uzstājās Berklaus, kurš ļoti skaidri pateica, ko mēs gribam. Mēs gribam likvidēt okupāciju, mēs gribam pilnībā izvākt šeit padomju karaspēku, mēs gribam atjaunot Latvijas pilsonību veco pirms kara, ne ar kādiem tur labojumiem, papildinājumiem, mēs gribam apturēt migrāciju un beigt ar pārkrievotu izglītību. Un tad bija viens ļoti tāds būtisks punkts par teritoriālā korpusa atjaunošanu. Kāpēc? Jo jūs atceraties, ka padomju armija kara komisariātu varstīja jauniešu. Šeit tika pieminēts radošo savienību plēnums, bet visi aizmirs, un es skatos, ka Sarmita Tēlert arī aizgāja. Ka ideja par šo plēnumu, viņš pirms notika Igaunijā. Pēc tam viņa radās starp latviešu kultūras cilvēkiem, kas nebija saistīti ne ar centrālu komiteju, ne ar kaut kādām vadošajiem amatiem, teiksim, radošās savienībās, jā. Viņi sanāca kopā, un pārsvarā tas bija 88. gada februāris, marts, aprīlis, Viktora Avotiņa dzīvokli, nu, tur blakus arī. Un tur arī piedalījās Rolands Kalniņš, LRT, Rudīta Kalpiņa, tagad, teiksim, Zirnis, Egils Zirnis un rinda citu, kur jau bija izlemts, jā, ņemot piemēram no Igauniem, sarīkot šādu radošo savienību bez centrālās komitejas, bez cekas kontrolas un bez radošo savienību, kas bija faktiski izpildu organizācija uzraudzībai, jā, dalības. Nu, un pamats, protams, bija galvenais, bija teritoriāla korpusa atjaunošana, kas tika nobloķēts, tālāk bija šis te vai ne plēnums, tur Ulsona runa, bet pazūd tā rezolūcija, kas bija iesniegta, ko daudzi nezina, par teritoriālo korpusu. Jo tā bija tieši viena no būtiskām aneksijas un okupācijas pazīmēm, okupētajā teritorijā savākt jauniešus, sūtīt viņus vai uz Afganistānu vai vēl kaut kur, jā. Un tad Viktors Avotiņš tur aizmugurē kongresā, viņš saka, bet taču iedevām Pētera kungs šo rezolūciju, jā, nu, nevajag, mums nav laika, tur, nu, balsojam, tagad visi nobalso, ka vajag izskatīt. Nu, Avotiņš nolasa, jā. Tagad tā balsošana, ko viņi darīt, atjaunot teritoriālu korpusu, visi nobalso par. Labi, rītdien vai parīt būs tie dokumenti sakārtot, tur tas tiks nopublicēts. Ja? Nu, viņi tika sakārtot, ir arī tā grāmata, man arī ir, viņi tur ierakstīts, ka plēnums lūdz PSRS tur vadību vai ko atļaut no Latvijas iesauktajiem, ievērot viņu kultūra autonomās prasības. Tas ir, teiksim, dienēt pie Baikāla ezera un dziedāt Jāņos, nu tur, zilo lakatiņu vai kaut ko tādu. Ja? Tas tad piezīm pie šī. Tad ar ko šīs LNK prasības un kāpēc vajadzēja šo kongresu? Tāpēc atšķirība vienā teikumā. LTF dokuments bija sekot ļeņiniskajiem tautu pašnoteikšanās principiem padomu valsts savienībā. Tur atklāt tika pateikts, ka tie ir vistīrākie mēli. Nu, tālāk atkal bija CK paziņojumi, ka jāsasauc vēlreiz, tas viss jāatsauc, bet tas bija sākums. Ja tagad nākošais, kāpēc neviens no šiem punktiem nav izpildīts? Ja? Pēc 36 gadiem ļoti īsi atkal, jā. Nu, sākam ar to, ka pirmkārt nebija nekāda neatkarības atjaunošana, vēl lielākā daļa arī augstākā padome domāja un runāja par suverenitāti. Ja? Un Mauriks Ulsons vadīja ārlietu komisijas, bija viņa ārlietu komisija, tad pirmajā, tur bija arī Ždānokā, tā saucās Latvijas Republikas ārlietu komisija, un Mauriks Ulsons referēja mums, viņš saka, jāparaksta savienības līgums, un ziniet, es jums tagad izstāstīšu, būs, nu kā viņš teica, man tur bija saruna, jā,
Un man teica Gorbačovs, ka būs 3 riņķi, tādi apļi, iedomājieties. Centrā ir Maskava, jā, PSRS, Kremlis, un ap pirmo riņķi 3 riņķu dibinātāji PSRS, Ukraina, Krievija, Baltkrievija. Par otro riņķi, tas jau ir attāli, tur jau riņķo pus neatkarīgas Centrālāzijas, Kaukāza republikas, Moldāvija, jā, un kas tur viņš. Un tad ir 3. aplis. Pilnīgi neatkarīgas 3 Baltijas valstis. Nu, tikai paliek aizsardzība un ārlietas. Pilnīgi neatkarīgs. Tā bija tā suverenitāte, jā, kura sabruka pateicoties biedram Pugo, kurš ļoti daudz izdarīja tur ar savu apvērsumu, jā, un es domāju, ka viņš varbūt izdarīja vairāk Latvijas neatkarībai, kā daudz citi, bet nu, tas ir cits stāsts. Tagad pēc puča Latvija atjaunojas, ja karas, nu, teiksim, sāk šī te atzīšana, un ļoti īsi pabeigšu, lai atkal, ko daudz cilvēku absolūti nezina un ir aizmirsuši. Tātad pirmais parādījās Francijas premjera Baladūra, atcerieties, Eiropas stabilizācija. Viņa dažādi nosaukumi, mēs viņu saucam par Baladūru paktu, bet no apaļā galda konference, jā. Tātad 93. 97. gads, ka reizē ar šīm te postsociāliskajām valstīm tomēr var rasties kaut kādi konflikti starp Rietumvalstīm un Padomju Savienības ietekmes sfēru. Un tas ir tas, ko sauc par ģeopolitiku, un tas ir tas, ko šodien nesaprot attiecībā uz Ukrainu. Ja? Kā ir ārpolitika un ir ģeopolitika. Nu, ģeopolitika manā izpratnē ir tās 3 valstis, kas var iznīcināt visu pasauli un vienu otru kodolkarā. Ja? Tas nav, teiksim, idejas valsts vai mazas. Bet nu, tas cits jautājums, tā nav šodienas tēma. Nu, un tagad sanāk 97. gadā Baltijas valsts un Ziemeļu valsts kopā. Te jau mums arī sēž kolēģis ārministrs, viņš atcerās, tad tur bija Amerikas Savienotās valsts, Kanāda un vēl lielās valsts, Francija, Vācija, ja. Nu, un tagad spriež. Bet beidzās tā lieta ar to, ka es tieši biju ārlietu komisijā, mums uzaicina Francijas vēstnieci, nu kā Baladūrs viņš. Un es saku, ziniet, jums jāsēž tagad kopā ar PSRS tur pārstāvjiem, nu tad jau vairs nebija PSRS, Krievijas pārstāvjiem, un jāvienojas savstarpēji par visiem šiem strīdīgajiem jautājumiem, ja, tur par tuvējām, un mūs jau sauca par tuvējām ārzemēm. Kāpēc bija šis Baladūra pakts? Tāpēc, ka Krievija jau neatzina nekādu pilnu neatkarību, restīvi palika viņas šīs ietekmes zonas, ja, tuvējās ārzemes, nu, un tad kaut kā sākās tā lepošana. Jums pašiem ir jāvienojas, kādā veidā jūs to pilsonību atrisināsiet, ja jūs gribiet būt, teiksim, tur nākotnē Eiropas Savienībā, tur vai ne pa NATO nebija runa, Eiropas padomē, nu, tad paši arī risinē šis jautājums, ja. Un tad mēs jokojam tā, ka tas ir ļoti labs ieteikums. Tas ir tā, ka kaķi sēž ar pēli un viņi paraksta līgumu, ka darba dienās kaķi sēd pēles, ja, bet sestdien, svētdien pēles var dansot uz kaķa galda, ja, apmēram tā, nu. Restīvi, tas Baltūrbaks bija, nekas no viņa nenotika tālāk, ja, tad nākošais jautājums bija pilsonība, ja. Pilsonība bija ļoti vienkārša, un tagad es atgriežos pie šī lieliskā dokumenta, 4. maija deklarācija, ko daudz nav redzējuši, bet braucot šad tad pa skolām, vispār neviens neko nezina, kas tas ir. Jā. Un šis dokuments tika sastādīts pateicoties Andrija Dītriha Lēbera ietekmei, jo Levita kungs bija viņa skolnieks, viņš bija arī uzaicinājis savā, nu, viņš strādāja Ķīles universitātē kā politologs, restīvi sovietologs, jā. Un viņš bija arī Stanfordas universitātē viesprofesors, kas lasīja lekcijas, teiksim, par Padomju Savienības jautājumiem dažādiem. Un tā viņš arī uzaicināja zinātniskā darba Egila Levita pie sevis. Un tad caur viņu viņš mums instruēja, kā rakstīt 4. maija deklarāciju. Un viņš lika ierakstīt 3 lietas, ko Saeimais es pārbaudījis. Neviens deputāts nevienā sasaukumā nav zinājis. Kāpēc šeit ir atsauci, ka ir spēkā Krievijas-Latvijas miera līgums? Tāpēc, ka Krievijas-Latvijas miera līgumā ir ierakstīts, ka Latvijas pilsonis, ko atzīst abas puses, ir tikai tas, kurš pats vai viņa priekšteci ir dzīvojuši pirms Pirmā pasaules kara šajā Latvijas teritorijā, ja? Un tālāk ir teiks, vai kurš iziet optāciju, tas ir gada laikā no 1920. gada, kopš Latvijas-Krievijas miera līguma parakstīšanas, izsaka vēlmi būt par Latvijas pilsoni. Un katrs Latvijas pilsonis varēja izteikt vēlmi būt par Krievijas pilsoni. Tad pareiza atbilde bija, ko mums vajadzētu teikt, ja mums pārmet ārzemēs, kāpēc jūs nedodiet visiem pilsonību. Pareiza atbilde bija tāpēc, ka vēstnieciņš neoptējās tajā laikā, viņi bija iespēja pieteikties. Jā. Jūs nevariet atbraukt ar tanku un pateikt, ziniet, es tagad esmu Latvijas pilsonis, vai arī
pateikt, nu labi, man tēvs atbrauc ar tanku, bet es jau redzēju piedzimu, jā, es tagad esmu Latvijas pilsonis. Jā. No vecākiem, neko vairāk. Tad šis punkts to lika Lebers ierakstīt. Otrs. Tad ļoti daudz melu bija, jā, un viņus arī tagad izplata redzēt, latvieši bija ļoti negodīgi. Uz barikādēm viņi visi teica, ka mēs visi taču esam pilsoņi, jā. Un tagad, nu tie, kas Latvijas nerunāja, un tagad jūs mūs uzmetāt, jūs mums tā un šitā, jā. Tad šeit precīzi tika ierakstīts. Es saku, vienmēr arī Kostaņevskai teica, mīļie draugi, nu izlasiet 4. māja deklarāciju, konstitucionāls akts, es jums nolasīšu. Garantēt citu valstu pilsoņiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības, kuras atbilst vispār atzītām starptautiskām cilvēktiesību normām. Tas pilnā mērā attiecināms uz tiem PSRS pilsoņiem, kur izteiks vēlēšanos dzīvot Latvijā, nepieņemot tās pilsonībā. Restīvi, visas tiesības izņemot vēlēšanu tiesības, jā. Kultūrāls, sociāls un tā tālāk, jā. Un lika ierakstīt 9. punktu, ka Latvijas Republikas attiecības ar PSRS veido saskaņā ar joprojām spēkā esošo miera līgumu starp Latviju un Krieviju. Pirmais bija, ko es teicu, pilsonība, otrais bija abrene. Un te ir ļoti skaisti ierakstīts, jā, te tika pieminēts Satversmes tiesas spriedums, bet te ir teikts, lai atkal neaizmirst deputāti, politiķi, žurnālisti, jā, un palikskola audzēkņi, kuriem ir ļoti grūti ar atmiņu, ka Latvijas valsts teritorijas starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda Vidzeme, Latgala, Kurzeme, Zemgala, nu tālāk jūs zināt, ka šo pantu var mainīt tikai ar tautas nobalsošanu. Un tad ir jautājums, vai 44. gadā bija Latvijas starptautiskas līgumos noteikts robeža nebija, kad pievienoja Krievijā. Saeima arī pieņēma lēmumu par abreni. Tātad nekādā veidā bez nobalsošanas nevarēja pieņemt, bet atkarot arī nevarēja, jā. Un tad es vakar debats, es saku, nu, kad Ukraina dabūs, teiksim, Krimu, jā, vai viņi iespējams, jā, de jure, viņi ir Ukrainas sastāvdaļa, bet Latvijai vairs nav de jure abrēna, tāpēc, ka mēs atteicāmies. Kāpēc mēs atteicāmies bez nobalsošanas, jā, jūs ziniet, es varu pateikt, kāpēc. Tāpēc, ka Satversmes tiesai bija viens nesmukums gadījies, viņi bija izmaksājuši sev prēmijas nelikumīgi lielas 8. Saeimas laikā. Un ārlietu komisijā, tajā laikā mūsu ārlietu komisija nobloķēja šo atdošanu bez jebkādas tautas nobalsošanas. Tad 9. Saeimā bija Kalviešu valdība, viņa vēl nebija uzaicināta. Bija tikšanās ar prezidentu, bija liela ietekmēšana, bet galvenais tika pateikts Satversmes tiesas priekšsēdētājiem, ja jūs nepieņemsiet pareizu lēmumu, jā, tad sakarā nelikumīgām prēmiju izmaksām jūs vispār nebūsiet vai Satversmes tiesneši. Jā. Tas ir tāds interesants fakts par šo lietu. Tāpēc Krūma vienīgā ierakstīja, ka tās ir absolūtas muļķības, ka abrene nevarētu būt Latvijas teritorijā. Jūs ziniet, bija tāda atzele savā laikā, kas ir starp arhibīskapu un Rīgas pilsētu jau līgumus minētie. Tad tur jau 1000 gadu viņi bija Latvijas teritorijā, tur bija abrene sastāvdaļa. Nu tā, bet Andrejs Dītriks Lebers teica, varam atdot, mēs nevaram atkarot, bet obligāti ir jāpieliek deklarācija, ka abrene, tātad Saeima ratificē, pieliek deklarācija, abrene ir atdota okupācijas rezultātā. Es runāju par okupāciju. Ja jūs, man ir viņa vēstuli, ja jūs nepieliekiet šo punktu, jūs atzīstiet, ka nekāda okupācija nav bijusi. Nu kā, jūs taču atdodat, jūs maināt robežu vai ne? Un paši parakstiet, jūs nekur neesiet uzsveruši, ka jums viņi atņemt ar vārdu, tātad tas bija Dītriks Andrejs Lebers. Nu un beigās vēl pateikšu tam. Pēc tam nāca tāds spiediens, atbrauc ECO komisārs militārs jautājumos, Maks Vanders Stūls, nu Latvija bija jāpieņem Eiropas padomes mazākuma tautību konvencija, un mēs spirinājāmies un teicām, bet mums jau nav minoritāšu. Kāpēc? Tāpēc, ka konvencija precīzi pateikts. Tās, kas ilgaicīgi dzīvo vēsturiskā teritorijā, ja jūs lasīsiet par kultūru, ja, tad, ja mēs skatāmies Latvijā, kas dzīvo ilgstoši? Nu, pirmā gadsimtā Kihnu un, teiksim, mūsu salās dzīvoja gotika, jūs atceraties, ja, un pēc tam pirmā gadsimta aizbūt uz Melno jūru. Zviedri dzīvoja Kihnu un Roņu salā līdz 44. gadam, ilgāk par 500 gadiem, ja.
varbūt arī pat 1000 gadus. Tā ir vēsturiska minoritāte, to mēs strīdējamies, cik gadus jāskaita, Maks van der Stūls saka, vismaz 500 gadus. Mēs sakām, bet kur Krieviem ir teritorija vēsturiskā? Vēstniecībnieki ir tur kaut kāda sāči, bet viņi jau ir ienākuši, viņiem arī nav 500 gadus, jā. Un tad ir tā problēma, ko mēs strīdējāmies, mēs sakām, piedodiet, Beļģija. Viņš saka, jā, redziet, tur Beļģijā, tur Šveicē, bet viņiem taču ir sava teritorija katram un savu valodu, jūs nevariet ar franču valodu braukt pie flāmiem un teikt, es gribu strādāt vai franču skolu dibināt, jā, vai runā holandiski vai runā, teiksim, franciski, jā. Un tad kompromiss bija tāds, Maks van der Stūls saka, jūs pieņemiet jaunu likumu par to, ka jūs esat šo konvenciju pieņēmuši, mums ir likums par šo konvenciju, un tur ierakstiet, ka jūs variet pielīdzināt šīs tiesības. Ja, jo konvencija ir teikts, ka mazākuma tautībām ir tiesības nodibināt savu skolu, bet valstī tas neuzliek nekādas finansiālas pienākumus. Tā mēs tāreiz izbraucām, ja par šo lietu. Līdz ar to, un tad mums sāka jau tīri ultimatīvi pateikt, ja jūs nepieņemsiet tur kaut kādu pilsonības likumu, tad bija tie soļi saucamie, ja, ka tur sākam ar jauniešiem, kuri nav sabojāti vai otrādi, tur es vairs neatceros, un tad to atcēla. Kompromiss bija tāds, ka Saeima pieņēma, ka šeit dzimušiem bērniem ir pilsoņi, lai gan, Latvijas likumam tam nebija nekāda ieteikuma. Tad tādi jautājumi kā VDK, tiesas, prokuratūras, visas vecās, redziet, tur es domāju diezgan bezceļīgi, Dainis aizgāja. Mums jau nebija Rietumvācija, kur atbrauca bagātiem ekonomistiem, juristiem, tiesnešiem un milzīgām finansu injekcijām un sāk šeit kaut kādu ekonomiku, ja brīvo būvēt. Mums bija tie māli, kādi bija, ar to mēs mīcījām, ja mēs jau nevarējām nomainīt visu. Viņi arī palika, tikai viena bija lojāla, viena nebija. Viena bija tajā PSRS prokuratūra, otra bija šeit, jā. Un kas te vēl bija? Jā, lustrācija, piemēram, saka, kāpēc nebija lustrācija? 5. Saeimā Berklaus tādu likumu iesniedz, pats būdams bijušais centrāla komitejas darbinieks, viņš uzstājās pat ar runu, viņš aģitēja, viņš teica, ir jāpieņem likums, kā tie, kas sākot ar rajonu nodaļu sekretāriem un uz augšu, teiksim, vai tā ir Rīga vai centrāla komiteja, nevar ieņemt nekādus amats valstī, jā. 5. Saeima nobalsoja pret. Kreitus skundze bija tāreiz visaktīvākā, kas šo likumu apkaroja. Tad 2 deklarācijas, tad to viņi arī beigšu, par okupāciju. Tātad interesanti, ka abas ir sievietes parakstījušas viņa laikā. 1996. gada 22. augustā Ilga Kreitus parakstīja kā Saeimas priekšsēdētāja deklarāciju par Latvijas okupāciju. Ja, tur bija 3 lietas, ka ir okupācija, ka lūdzu tur ārzemes nosodīt, bet kas ir interesanti, ka pēdējais punkts ir atkal tiem ministru kabinetam, ja, palīdzēt noslēgt līgumu ar Krievijas ministru kabinetu par palīdzību repatriācijas jautājumos. Tur apmēram tā, kas protams, pieliks bija obligāti, ja līka sākumā nebija, bet bija jāpieliek, kas brīvprātīgi repatriē savu etnisko dzimteni. Otra deklarācija bija 2005. gada 12. maijā, tad Udras kundze bija Saeimas priekšsēdētāji. Un tad saucās par PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīmu nosodījumu. Tur bija atkal, jā, ka ministru kabinetam ir jānoslēdz nolīgums ar Krievijas federācijas ministru kabinetu par to cilvēku materiālo pabalstu un tā tālāk, ja, kuri izbrauc uz savu etnisko dzimteni. Tā bija doma samazināt kaut kādā veidā šo skaitu brīvprātīgi, kas izbrauc, bet nekas tās nenotika. Un, jā, tie varbūt ir tie galvenie jautājumi, kāpēc mums neizdevās. Un pēdējais par pārkrievoto izglītību, tas ir pavisam bēdīgi, ja, ka 90 augstākās padomes laikā izglītības ministrs bija Andris Piebalgs. Un tad bija, jūs atceraties, bija Tautas fronts frakcija un izveidojās. Un Tautas fronts frakcija iestājās par nekavējušu 0 variantu pilsonībā. Un tad tika izveidota frakcijas atversme, ko vadīja Vaivads, kuri pretojās tam, ka ir jāatjauno no šī vecā pilsonība. Un Andris Piebalgs, un tad mēs viņam prasījām, kāpēc ir Krievu un Latviešu skolas, ka vajag to viņi to sākt uzreiz, jā. Pāriet. Un es atceros Andri Piebalgu vārdus, to nevar tā uzreiz, jā. Viņš saka, tur vajadzēs 1 vai 2 gadus, jā, lai to visu nokārtot. Mans palīgs
ir Edvards vēsturnieks, arī maģistrs, Edvards Krusts, viņš strādā Kara muzejā arī kolēģis. Un viņš ir skolotājs paralēli skolā, kas ir Pulkašu Briežielā, laikam, tā rajonā, kur vairāk kā 90% nav latvieši. Viņi ir nākuši no kā tur saka, no mazākumtautības skolām, bet kas ir interesanti? Viņi iziet gaitenī, tie 90 vai 95%, un savā starpā runā krieviski. Tas nebūtu nekas, bet viņš 9. klasē, viņš saka, ka skolēns nespēja izteikt latviski domu, bet arī skolotājs nespēja izteikt, jo viņiem nav skolotāji. Un viņiem ir ielikts, ka tur viņš skatījās 7., 8., 9. klasē, visur viņi beiguši sekmīgi un apguvuši latviešu valodu kā tā un tā tālāk. Tātad tā ir tā izglītība, ar kuru tagad ir kaut kā jācīnās. Restīvi, ja 10 bērnus ieliktu tur klasē, skolā, kur 90% ir latvieši, tad viņš tajā vidē runāt latviski. Jā, viņam ir ļoti grūti šādā veidā atrisināt. Restīvi, šie te neatrisināti okupācijas jautājumi, viņi nāk tā kā jau uz otro paudzi, viņi velkās tāds bluķis kājās, jā. Un visi šie jautājumi, kā es teicu, pilsonība, valsts valoda, migrācija, pārkrievota izglītība un tā tālāk, tā mums tā kā visu laiku ir neatrisināta. Paldies par uzmanību. Es dotu vārdu Apelkungam arī jums, un tad vienu mazu video, un pēc tam tādu noslēdzošo riņķi, jo laiks ir nepielūdzams izrādās. Jā, es vienkārši gribēju 3 mazus komentārus beigās un pāradresēt to visu Miļonas kundzei beigās. Lūk, mazais anekdotiskais, teiksim, stāsts ir par to, kādā veidā šie slepenie pielikumi nonāca Gorbačova seifā no Padomju Savienības ārlietu ministrijas seifu, un to ir Suda Platovs savās atmiņās aprakstījis. Tas ir diezgan tā vienkārši. Tad, kad Hruščovs ticis galā ar Beriju un viņu sekmīgi nošāvis, ja, tad viņam pēc tam ir jācīnās vēl par varu ar attiecīgi Molotovu un Kaganoviču. Ja. Un tad, lai tos divus dabūtu pie malas, kombinē, un tad izdomā tādu lietu, ka varētu vainot to Molotovu valsts nodevībā. Varētu vainot Molotovu par to, ka viņš noslēdz slepenu vienošanos ar nacistu Vāciju aiz partijas vadītāja muguras. Ja? Un tāpēc Hruščovs palūdza, lai viņam atnes tos slepenos pielikumus pie viņa uz partijas centrāla komitejas aparātu, ja? Bet atrod vienkāršāku veidu, kā ar to Molotovu tiek galā, izmest no partijas un atlaist viņu pensijā uz ilgu laiku. Ja? Vairs, ko šis ierocis nav vajadzīgs, bet slepenie pielikumi tādā veidā paliek nevis arhīvā, nevis ārlietu ministrijā, bet lūk glabājas aparāta un beigās ģenerāla sekretāra seifā. Un principā tiem, pētniekiem, kur apgalvoja, ka nē, Padomju arhīvos nav tāda dokumenta. Ja? Principā, jā, viņam bija taisnība, jo tiešām viņiem tas nebija pieejams. Ja? Tas bija noslēpts kaut kur tālāk, un tiešām ārzemēs bija tikai kopija, ja? Kur viņi sekmīgi uzdeva par viltojumu. Ja? Tas tāds viens. Otrs komentārs ir Pievāna kunga par arī, protams, mums patīk baltiešiem un latviešiem arī izcelt savu lomu un, tā par sevi spriest, bet tā Tautas frontes lieta bija plašāka. Ja? Droši vien Aleksandrs atcerās to ļoti labi, ja? Kopējo dinamiku. Ja? Pirmais Tautas frontes ideja nav oriģināla kreisajās aprindās. Ja? Ja vai tad, kad jūs Francijas Tautas fronti pirms 2. pasaules kara, ja? Tad pēc 2. pasaules kara attiecīgi Padomju bloku valstīs šo modeli praktizēja. Ja? Tur, kur tās komunistu partijas ir pārāk varbūt vājas, lai ieviestu vienas partijas diktatūru, ja? Tur to bāzīti paplašina. Ja? Izveido Vācijas sociālisko vienības partiju, ja? Kur paņem kompānija kreiso sociāldemokrātiskā viena partija kopā ar komunistiem viņa vadībā. Polijā ir 53. gadu arī Tautas fronte, ja? Kā tāds, principā jaunās sistēmas ieviešanas elements, lai būtu plašāka kreisā bāze, ja? Priekš kaut kādas sovietizācijas. Šeit tas darbojas pretējā virzienā. Paplašināt bāzi, lai varētu Gorbačovs veikt reformas. Bet fakts tās, ka Tautas fronts nav tikai Baltijā, tas ir jāatgādina vēlreiz, nav tikai arī, piemēram, tātad Armēnijā, Gruzijā, Moldovā un Ukrainā ar nosaukumu Ruh vai arī Azerbaidžānā. Ja? Ir Tautas fronts ir arī Krievijā. Tā vienajā problēma tāda Krievija tik liela, ka tur katrā pilsētā ir savu Tautas fronti, ja? Un tad viņas viss baigi radikalizējas. Ja? Un īstenībā Krievijā Krievu nacionālisti, ja? Tāda Rogozina tipa cilvēki, arī Girkina tipa cilvēki, tie nāk no tām aprindām. Ja? Ka Krievu nacionālisti paņem šo Tautas fronts ideju un uzstājas to radikālo kustību, ar kuru Jeļcins tik galā ļoti brutāli, ja? Apšaudot parlamenta lielgabaliem. Ja? Bet
tas fons bija plašs, ja, un tā, ka šis, teiksim, veidojums, ja viņš dažādās teritorijās deva dažādus, teiksim, rezultātus. Pēdējais komentārs par to, ko minēja Ivāna kungs, ir tas par šo te jautājumu, par to, ka mēs izceļam it kā Molotovu-Ribbentropa pakta unikalitāti. Protams, jebkuru starptautisko, teiksim, attiecību mācību grāmatu to lietu norok uzreiz, un es varu vienkārši izteikt pārsteigumu par manu arī Latvijas kolēģu, teiksim, tādu šaurumu, ja. Ja arī mēs atzīstam to, ka, teiksim, pasaules karta tik zīmēta Teherānā, Jaltā un Potsdamā, tā garām ejot, atzīstam to lietu, ja, tad ļoti plaši zinām vēstures fakti joprojām. Es nevienā Latvijas vēstures grāmatā neesmu lasījis 2 lietas kaut vai, ja. To, ka bija arī, lūk, teiksim, 44. gada oktobris, ja, Čerčila un Staļina procentu līgums, ja, kur vienkārši Balkāns procentos sadala, kuram būs kāda ietekme, ja, un pieraksta visu Salvets, vienkārši Rūga Čerčils vēlāk atzīst savos memoāros, viņš atzīst no 50. gadu vidus, bet no Latvijas vēsturnieka laikam nelasties, un Čerčila memoārus, arī Trīnas vēsturnieka ne. Lūk, un tad nākamais ir, lūk, teiksim, vēl labāka lieta, kas Polijā plaši zināms, ja, tātad 1939. gada 25. augusta Polijas un Lielbritānijas līgums, kuram arī ir slepenie protokoli attiecībos Baltijas valstīm, ja? Principā 2 dienas vēlāk, ja? Un kas tur rakstīts? Atgādināšu. To var izlasīt, ja kurš interesēs internetā, bet es atgādināšu. Tur rakstīts sekojošais, ja? Tātad, ja, teiksim, Polija nonāk kara stāvoklī, ja, ar Eiropas valsti kādu, slepenā pielikumā atšifrēts, tas nozīmē Vāciju. Tādā gadījumā Polija ir tiesības, teiksim, savas drošības interesēs, teiksim, spērt soļus, teiksim, citu valsts teritorijā. Pie tam, ja Polija šādā situācijā nolemj iejaukties Lietuvā, tādā gadījumā Lielbritānija, teiksim, sniedz Polijai atbalstu automātiski. Bet gadījumā, ja Polija uzskata par vajadzīgu tādā situācijā iejaukties Latvijā un Igaunijā, tādā gadījumā Lielbritānija sniegs viņa atbalstu tikai tad, ja par to būs kaut kāda vienošanās ar trešo valsti. Un trešā valsts dabiski ir Padomju Savienība tie brīdī, ja. Lūk, principā no šī viedokļa, jā, tas ir ļoti daudz šo lietu, nav tā mūsu situācija unikāla, nav tas Molotovu-Ribbentropa pakts unikāls, bet gribēju pārspēlēt šo jautājumu pie Miļonas kundzes, ja, vai pasaules dalīšana ietekmes sfērās ir pretrunā pat par sevi starptautiskām tiesībām, vai slepenie līgumi ir amorāli, arī pretiesiski. Paldies. Paldies, Apelkungs. Būtībā pasaules dalīšana netiek regulēta starptautiskajos līgumos. Protams, bet piemēram, 2 valstu vienošanās par trešās valsts tiesisko statusu un tiesisko stāvokli nav nekādos apstākļos pieļaujami un pieņemami, jo 2 valstis, kas ir 2 suverēni, nevar vienoties par kādām tiesībām un pienākumiem attiecībā uz trešo valsti, un šajā kontekstā Ukraina. Mums viedoklis vai tam ir juridiskais segums? Tas ir Bodēna viedoklis. Es izdomāju suverenitātes teoriju. Tā ir teorija, bet vai ir juridiskais segums? Tā ir teorija, uz kā balstās starptautiskās tiesības, uz valsts piekrišanas teoriju. Būtībā tikai tam, kam valsts piekrīt, tikai tam valsts var vienoties starptautiskajā arēnā. Reflektējot uz Ivāna kunga teikto, es pilnībā piekristu tam, ka okupācija ir beigusies līdz ar neatkarības deklarācijas pieņemšanu, jo faktiskā varas kontrole ir tikusi pārtraukta, turklāt neatkarības deklarācija balstās uz nepārtrauktības doktrīnu, kam ir ļoti liels spēks starptautiskajās tiesībās. Un mazām valstīm ir jāpaļaujas uz starptautiskajām tiesībām. Tie ir argumenti, kas iepriekš jau ir izskanējuši, jo starptautiskās tiesības tam spēlē par labu. Un, piemēram, katrai, piemēram, ANO ģenerālās asamblējas dalībvalstī, katrai valstī ir viena balss, kaut vai tik mazai valstī kā Lihtenšteinai, katrai ir viena balss. Un es aicinātu nenovērtēt par zemu to, ka faktiski Lihtenšteinas ietekmē tagad notiek pakāpeniska atkāpšanās no ANO drošības padomes veto tiesībām. Tagad 10 dienu laikā no veto tiesību izmantošanas valstīm ir jāatskaitās ģenerālajā asamblējā, kāpēc veto tiesības ir tikušas izmantotas. Paldies! Var vienu jautājumu? Lūdzu. Jūsu viedokli.
Tad, kad Kenedijs piespieda Hruščovam izvākt raķetes no Kubas, viņš skaņoja ar Castro Terezi, ja neskaņoja to jautājumu. Un otrs jautājums, ja Amerikas Savienotās valsts vienosies ar Krieviju par robežu, ja, kaut kādu, kā jums liekas, viņiem izdosies piespiest ievērot šo robežu, pat ja Ukraina nepiekritīs sākumu, ja neizdosies? Es domāju, ka prezidents Zelenskis ir skaidri nospraudis robežas, kādās viņš negrasās piekāpties. Viņš negrasās piekāpties dabisko izēvielu izmantošanā Amerikas labā. Viņš negrasās piekāpties tajam, ka Ukraina nav pie viena sarunu galda. Līdz ar to es dziļi apšaubu, ka Ukraina piekāpsies jebkādai robežas novilkšanai. Bet, skatīsimies. Pa pamieru iet runa. Jūri jau nē, pa pamieru, jo redz, ja būs pamiers, tad būs vēlēšanas, un tad ir jautājums, vai Zeļenskis būs prezidents, jo Žalužnijam ir daudz vairāk procentu atbalstītāji, ja, tad kas notiks tālāk? Tas ir jautājums, tas ir jāskatās. Jā. Es arī gribēju vēlreiz, Miļonas kundzei, vienu jautājumu, ja mēs pienākam pie šī fundamentālās lietas, kāda beidzas okupācija. Protams, jā, tātad lūk, teiks, Latvijas varas iestādes 91. gada augustā, nevis mājā 90. gadā, pārņem, teiksim, kontroli par lielāko daļu no iestādēm, institūcijām un lielāko daļu teritorijas tajā brīdī. Ja. Pirms tam droši vien tā teikt, nevar mums paralēlisms dažādi resori, ja, divas prokuratūras un vispārējais. Bet arī lūk 21. augusta deklarācijā rakstīts, kas mums ekrāna jau bija, ja, tur divas, pirmkārt rakstīts, ka Latvija atjauno savu faktisko neatkarību, bet okupācija un aneksija turpinās. Lūk, likumdevējs tajā brīdī, teiksim, 21. augustā, viņš saka kaut ko citu nekā jūs pašlaik sakat. Ja? Viņš ka okupācija un aneksija turpinās. Par okupācijas varētu droši vien piekrist, jā, daļēji viņi turpinās, par to turpinās aneksijas, pilnīgs absurds. Ja? Kā var kaut ko tādu pielemt? Bet steigā tā gadās. Ja? Nākamais 96. gada deklarācija par okupāciju, tur arī ir viena interesanta lieta. Tur, protams, ka viņi skaidri un gaiši saka, ka neatkarība tika atjaunot 91. gada 21. augustā. Ja? Tā mīts par 4. māju ir vēl vēlāks nākotnes jautājums. 96. gadā par to nav šaubu, jo tā ir nesena atmiņa, ja, protams. Ja. Bet, lūk, saliekot to visu kopā un arī Satversmes tiesas lēmumu, kuru jūs minējāt, ja. Protams, jā, Latvijas teritorija pa lielam, ja, bet, ja es pareizi saprotu tā, ka daļa Latvijas teritorijas joprojām ir okupēta līdz 2007. gadam, kamēr pie mums beidzot Latvija labprātīgi atskās, ja, un tad viņi vairs nav okupēti. Tā ka mēs, protams, runājam par Latvijas teritorijas pilnu okupāciju, tad varbūt tas kaut kur tiešām mainās kaut kur uz 21. augustā, bet par visu Latvijas teritoriju laikam 2007. Bet Igaunijā nav ratificēts līgums. Igaunijā nav, un viņiem var būt arī teritoriālas pretenzijas, manuprāt, pret Krieviju, kamēr mums nevar būt. Jā, jautājums. Drīkst, ja? Jā. Es tomēr piecelšos un tā neētu jums runāt sēdz. Es drusku te tā piefiksēju kaut kāds dažus komentārus. Redzēt, ir tā, te tika minēts par to, ka Ivāna kungs šķiet stāstīja par to, ka viņam radinieks ir Daugavpils cietoksnī bijis spiests nolikt ieročus. Šāda situācija mēs esam Latvijā piedzīvojuši, ja? Kad tas bija. Tad, kad cilvēku grupējums, varat paši paskatīties, kuros gados tas bija, nolēma likvidēt zemesardzi. Es esmu šogad, man būs 30 gadu zemesardzē, man joprojām ir līgums ar zinātnisko grupu. Un tātad šie cilvēki pieņēma lēmumu, ka jālikvidē zemesardzi. Un es ļoti labi zinu visu, kas notika, kā bija zemesardze pirms, kā tas ir tagad. Un, protams, es nezinu aizkulises, kas to pieņēma šo lēmumu. Es tikai zinu cilvēks, kas bija pie teikšanas. Un no Rīgas 6 bataljoniem palika viens. Un to izcīnīja mans komandieris Ozoliņkungs ar milzīgām pūlēm. Viņš saglāba studentu bataljonu. Un mans sievas radinieks, kas bija Krievu specnazā bijis un absolūti uzticīgs Latvijai, un viņš bija Saldū un cilvēks ar kauju pieredzi. Viņš stāvēja uz ceļiem un raudādam sadeva Saldus bataljonu karogu. Un tie cilvēki nekad to neaizmirsīs, arī tie viņu pēcnācēji. Tā ir tā okupācija, un tas ir tas, lai gan Tautas fronte ir Čekas veidojums, kā mēs zinām. Ja?
tad tas čeks projekts, kas tiek realizēts tādā formā, Ivānam ir ļoti daudz nopelnu, ja? Bet ko es gribu teikt, ka tā okupācija ļoti daudz ir galvās. Un es uzskatu, ka šis te solis atbruņot tautu, bailes no atbruņotas tautas, ja, no savējiem, no zemesargiem, tas ir tā okupācija, kas joprojām turpinās. Un vēl viens piemērs un komentārs drusku par barikādēm. Ja. Barikādes jau nebeidzās. Un man personīgi barikādes nav beigušās. Es esmu vienības abavu komandieris, mani čaļi stiepa gan Slapiņu, gan Gvidi, es biju atbildīgais par pusi Vecrīgas nodrošinājumu savulaik. Man šīs barikādes nav beigušās. Un neviens jau juridiski nav pateicis, ka bija jābeidzās barikādēm. Tāpēc, ka tie, kas Ivāns tajā naktī pasauca, bet reāli barikāžu veidotāji jau bija pašvaldības. Un pašvaldības tika piesmietas, jo netika realizēts pašvaldību kongresā pieņemtie nolēmumi, cik es zinu. Un šajā sakarībā pašvaldības jau neatsauc šos cilvēkus. Un mēs bijām visu to laiku, 2 nedēļas Vecrīgā, pie radionam, mūsu mašīna ilgu laiku bija radionam durvīm priekšā. Un mēs jau beigās sapratām, cilvēki saka izklīst. Ja? Vienkārši nav jau vairs ko darīt, braucam mājās, bet nekas jau nebija atsaukts. Un tas ir ļoti līdzīgi ar šo te arī saskana ar šo faktu, neviens jau nav atsaucis okupāciju. Tāpēc, ka viss jau vēl ir galvās. Un man patīk vēsturnieki, jo viņi skrupulozi vērtē artefaktus, jo droši vien tā vajag, bet kā jau es teicu kādreiz kā humoru, ja kāds pēc 1000 gadiem skatīsies Latviju, tas sapratīs, ka te dzīvo japāņi un vācieši, jo ir šausmīgi daudz japāņu un vācu mašīnu atliekas. Ja mēs vērtējam tikai artefakts. Mums ir jāvērtē liecinieki, klātbūtnes efekts un tas, kas ir galvās mums. Un tāpēc man ir tagad komentārs, varbūt jūs katrs varētu kāds pāris vārds, vai kā jūs skatāties uz to, ko es tikko pateicu. Paldies jums! Ja bija saprotams mans formula. Par okupāciju galvās, ja? Es par to zemesardzi atceros, ka ideja bija kāda, ka bija jau diskusija vispirms, ka vajadzētu atjaunot aizsargu organizāciju un nosauc par zemesardzi tikai tāpēc, ka nezināja, ko darīt ar to 14. gadu apvērsumu. Bet ideja jau sākumā bija, ka tā ir organizācija, kas katrā pagastā, ja, tāpat kā agrāk, kurā ir kaut kāda nodaļa, un tad jau bija pagastu vēl pašvaldības. Ka viņas veids to funkciju, ko izdarīja aizsargi, kas kaut kādos tur 1,5 vai 2 gados, tur no 20. līdz kaut kādam 22. gadam, likvidēja, teiksim, Latgalē visu šo bandītismu, jā, visus tos spiegus, ko tur Krievi iesūtīja un tā tālāk, ja mēs atceramies. Un latviešu interesi, jā. Barikāžu laikā mēs jau pamatā bijām saistīti ar Rības aizsargiem. Un principā Vecrīgas tāds pietiekami militārs tieši bija aizsarga atbalsts man. Jo Rība man pienāca klāt un teica, ko tu te tos komunistus aizstāv? Un es teicu, nē, es esmu sakarā ar tautu. Viņš teica, padomājies, viņš teica, es tev iedošu cilvēku. Bet formāls bija kādā veidā likvidēja ļoti vienkārši. Ka jābūt pakļautiem ir bruņotajiem spēkiem, jā, lai būtu it kā spēcīgāka armija un vienot, un bruņoties spēki neiejaucas iekšējā nemiera apspiešanā, jo, ja būtu palikuši zemesargi tā kā aizsargi, tad Ždanoka nevarētu 10 gadus apsaukāt 16. martā leģionārus tur pa fašistiem tā tālāk. Viņi 5 minūtēs tas būtu beidzies, jā, un lai tas nebūtu, jā. Kā man liekas, tad ļoti smalki tagad ir zemesargi, paralēli ir armija, jā, un faktiski neviens nezina, vai mums ir 4000 vai 40 000 armijā, jā. Bet rezultāts ir bēdīgs, man izpratnē. Es to uzsvēru kā tādu nodevīgu, jo tāpēc, ka es ļoti labi zinu gan aizsargus, gan tad, kad es pievienojos zemesargiem, jo sākotnēs nevarēju pievienoties zemesargiem, kur devas vēras prezidentam. Kas, es uzskatīju, vispār ir absolūts nonsens, jo atceraties, pirmais zemesargs vērats bija jādod prezidentam, ja, Rumpīšu kungam. Ja, tad vienkārši. Es vienkārši arī tādu vēsturisku anekdotu reaģēšu uz jautājumu, ja tas vajadzīgs, ja, jebkura politiskā sistēma, ja pēc juku laikiem piedzīvo centralizācijas tendenci, ja, mēs to zinām, kāds ir, teiksim, arī pat Latvijas
bruņotie spēki sākotnēji bija iecerēti kā tautas milicija, jo sociāldemokrātiem armija bija fundamentāli pretīga 1918. gadā. Viņi teica, ka vajag tautas miliciju, no tās tautas milicijas nekas nesanāca, tad izveidoja bruņotos spēkus, no sākuma sauc par zemisārus, kāds gāja tālāk, mēs zinām visu. Ja? Aizsarga organizācija tikai pēc tam, kad viņi bija pietiekoši kontroli. Bet, protams, ka aizsarga organizācija tomēr viņi bija atsevišķi politisko spēku kontrolē. Ne jau vēl Alfrēds Bērziņš izmantoja tā, ka izmantoja. Ja? Viņai bija savs arī loma iekšpolitika, un tā ir neizbēgamība. Ja? Un pārcelsimies uz daudz mazāk demokrātisku sistēmu, kur sauc par, teiksim, nacistu Vāciju, un redzam, jā, tur no sākuma mums ir, teiksim, 3 miljoni trieciennieku, ja, kas ir tāda grūti vadāms cilvēku kontingents. Un tad, kad vajag viņus, teiksim, pakļaut valsts svarai un konsolidēt, tad tos vadītājus vienkārši nošauj vienu simtiņu un paņem kaut kādu citu kompāniju, garonāžu naktī. Ja. Lūk, tāda varas centralizācija ir neizbēgama. Un tas, protams, ka arī mūsu 9 gadu hausā bija varbūt slikti, bet neizbēgami. Ja? Tā jau nav centralizācija izdīcina. Mēs varam okupāciju pievērsties tomēr. Jā. Man liekas, ka kaut kur viss sāk tagad tuvoties, tagad tieši otrādi tomēr. Ja runāja par 4. maiju, jūs tagad atkal mēģināt bīdīt uz 21. augustu un vēl kaut kur, jā, kā sacīt. Bet varbūt sāksim ar to, ka tad sākās, jo tomēr Stroda jautājums, kā saka, viedoklis jau nekur nav pazudis. Labi, mazs video, ceru, ka sadzirdēsiet, kā visi salikt uz skaļāko. Bet pirms tam par otro iegaru. Vēsturi. Tajā brīdī, kad vēsturi kļūst normatīva, respektīvi kā likums. Vēsturi noformulē politiku, un visiem tā kļūst obligāti. 26. jūnijā, varu kļūdīties, bet 96. gadā. Deklarāciju par okupāciju, kuru neatzina ne apvienotās nācijas, ne Eiropas Savienība, kļuva par Latvijas vēsturisko dogmu. Tas nenozīmē, ka viņi bija nepareizi. Nepareizi bija vēstures normativizācija. Tādēļ, ka vēsture ir tāpēc, lai stāstītu par pagātni. Nevis, lai pierādītu kaut ko. Nevis sašust. Nevis šaubīties. Bet saprast. Benedikts Spinoza. Sapratne, nevis zināšanas politikā ir vajadzīgas. Lūk, tas bija tas mazais gabaliņš par sapratni. Lūdzu, vairāk nebūs. Lūk, varbūt tās mēs noklausījušies esam visi tādi mazi refleksiji, bet tiešām īsu, lai klātesošie vēl paspēja kādu jautājumu uzdot savā pārmetumu, ka nepaspēts. Nu, ne tikai jautājumi. Mēs taču tā kā kaut kā gatavojamies iesaistīties. Ļoti labi, tāpēc ļoti tas bija arī plānā tādā veidā. Būtībā kāds no jums varbūt uz šo kādu mazu refleksiju, un pēc tam pārējām pie jūsu sakām. Zini, es varbūt sākšu, jo par šiem jautājumiem droši vien tāds pats detalizētākais teksts pēdējā laika ir Andreja memoāri. Bet tas 1200 lapas jau uz plānu papīra ļoti detalizēti, viss savākts, ja? Un, kad to las cauri, tur to dinamiku 9 tagad sākumā aptuveni saprot, ja? Kas notika ar okupācijas konceptu, ja? 90. gadu gaitā, ja? Pirmais fakts tās, ka tās tūlītējās īstermiņa intereses ir panākt Krievijas armijas izvešanu, ja? Un tajā steigā Krievijas puse atskās atzīt, ka Latvija ir okupācija, nu tā labi, metam to pie malas šo jautājumu, ja? Par vēsturisko fonu. Panākam operacionālo īstermiņu mērķi, armijas izvēršanu par katru cenu ļoti ātri, lai būtu īstermiņa lieta atrisināta un nerēķinamies ar sekām ilgākā laika periodā. Ja. Un no tā nāk otra lieta, žēl, ka varbūt Aleksandrs to var komentēt, atsaucās, teiksim,
Andrejevs uz to, kas bija Saeimas komisijas lēmums, ja, kas uzliek tagad par pienākumu valdībai vērsties pie citu valstu parlamentiem, ja, ar dokumentu, ja, par okupācijas atzīšanu starptautiski. Un Andrejevs, viņš tad pirms atstāt savu amatu, savās pēdējās dienās, ja, paraksta, teiksim, visu ANO dalību valstu parlamentiem, starp citu dīvainā kārtā, adresētu prasību, ja, vai lūgumu atzīt Latvijas okupāciju un it kā atstāja to savu galdu, lai braukt tālāk uz Ņujorku pie Baumaņa un tālāk tikt izplatīts, un pēc tam šī dokumenta paka pazūd. Ja? Nekur viņas nav. Viņš apgalvo, ka viņš parakstījis 200 eksemplārus, viņas nekur nav reģistrēt, neviens nekā nezina. Ja? Un tā izkūp gaisā, pēc tam jautājums šā vai tā atgriežās 96. gadā pa taisno šī Saeimas, teiksim, deklarācija, bet nians, kam viņa ir adresēta? Viņa nav adresēta visu pasaules valstu valdībām, viņa adresēta parlamentiem. Viens parlaments otram parlamentam, ja? Un te mēs nonākam tie dualismā, ja, ka parlaments var pieņemt nezinu ko, bet tas ir viedoklis, nevis juridiskais fakts. Ja. Tur nav bijis tribunāla, ja, tur nav bijis attiecīgi valsts izpildvaras iesaist un izpildvara primāri atbildīgi, ja, atkarībā no konstitucionālās sistēmas par ārpolitiku un pārējo. Ja. Un tā tas arī faktiski paliek gaisā. Ja. Parlaments ir uzrunājis to un parlamenti ir pieņēmuši visāds. Pēc 15 minūtēm muzejs tiks slēgts. Paldies par apmeklējumu. Jā. Uz tikšanos. Un mēs zinām, ka ir visi šie lēmumi par armēņu genocīdu un nezinu ko. Vārds, tas ir mans komentārs vērsts to, ka mums pastāv dualisms, ja? Un mēs tā dualismā dzīvojam ļoti ērti. Mums ir, lūk, okupācijas jautājums ir iekšpolitisks arguments, iekšpolitiskos procesos un cīņā par varu. Bet ārpolitiski mēs viņu praktiski neizmantojam, jo tas ir grūti un principā iespējas kaut ko panākt ir ļoti, ļoti zemas. Un tāpēc mēs labāk nemēģinām. Ja? Praktiski tā. Tas paliek šajā līmenī. Ja? Mans pēdējais komentārs negribējās ir šajā gadsimtā, bet viņš attiecās uz 2010. gadu, ja? Ka tobrīd, kad Reforma partija iestājās par to, ka saskaņai būtu jānāk valdībā iekšā, ja? Tad tas pēdējais arguments, ja. Lai Jušakovs publiski pasaka, ka bija okupācija, un viņš vienā sajietā kaut kur viņš ārkārtīgi tūtam pienāk un tomēr iekož mēlē beigās un nepasaka, un saka, tā tu nepateici, tad bez tevis, ja tālāk. Tā ka šī mazā nianses. Bet tas pēdējais brīdis, manuprāt, kad vispār mūsu okupācijas jautājums politiskajā procesā bija svarīgs. Ap 10. gadu. Šobrīd mūsu okupācija ir totāli nesvarīga, mums ir svarīgi, kas notiek Ukrainā. Jā, viena interesanta lieta es pateikšu uzreiz. Te, man liekas, kas mums te ir, tikai Muciņkungs atcerās. Vai jūs esiet aizdomājušies, kāpēc ārlietu ministrs nepiedalījās reizē ar prezidentu šo vienošanos neparakstīja par padomu karaspēku izvākšanu, par PSRS bruņoties? Tad tagad bija Krievijas bruņoties spēki, pirms tam bija PSRS, jā. Ja jūs ļoti uzmanīgi lasījāt šo grāmatu, ko pieminēja tikko Gīns, tad jūs tur, ko cilvēki arī nezina daudzi. Vai jūs atceraties, ka nebija jau viena balsošana, bija vairāk, tā bija pakete, jā, tātad bija pirmais, bija padomju karaspēks, tur viņa izvešana bija Skrunda, jā, un tad parādījās tā interesantā lieta par bijušo PSRS bruņoto spēku virsnieku sociālo nodrošināšanu, jā, tas atsevišķi tās dokumentu krājums, pret ko ļoti asi uzstājās Andrejevs, jā, ka tie ir okupanti, ka Latvija nav nekādas, tieši tā kā te mēs runājam, starptautiskās tiesības, ja viņus te turēt, un ka šādu dokumentu nevar parakstīt. Viņa viedoklis ir, ka viņu novāca kaut kādā ziņā, ja? Kādā veidā, vai tas tā ir, es nezinu, mēs nezinām aizkulis, varbūt Muciņkungs ir pētījis vairāk tos dokumentus, jo tas, ka viņam bija starp tiem 5, tā kārtiņa, to visi zināja Saeimā, jā, bet tas kaut kā viņam netraucēja. Un tad, kad viņš pateica publiski, ka šo dokumentu nevar parakstīt, jā, tad pēkšņi parādījās, ka viņa vietā brauc Ulmanis un Birkaus, jā, kurš parakstīja. Pie kam Saeimas balsojumi bija tādi, ka balsoja, teiksim, par to izvākšanu, jā, un par Skrundu, bet tur bija uzreiz tie termiņi 2, jo bija 2 šie objekti. Vienu uzreiz tur uzlaiž gaisā, vienu tur pēc cik tur gadiem, jā. Un tur bija strīds arī starp Elnenkām, un beigās, kad bija kopējais balsojums, Saeima nenobalsoja par to paketi kopumā. Par atsevišķiem nobalsoja, par virsniekiem nebalsoja, un beigās bija jānobalso par pilnvarām, ka brauc uz Maskavu un parakstu, un pietrūk balsu. Jo Saeima nebalsoja, kas tur vēl piebalsojas, neatceros, Elnenkā nebalsoja, vienkārši, kvorum nebija vairs. Tad kas notika? Birkaus lika
jaunu balsojumu par uzticību valdībai, kur ar dažām balsīm, pārīpoja pāri tur tam kvorumam, jo atcerieties, ka augstākai padomē jau bija 200 mīnus, teiksim, tur tā Interfronte, un tur sanāca ar knapi dažām balsīm, sanāca uzticība Birkavam. Un tad viņš saka, redziet, man ir uzticība, ko gribu to parakstu, un viņš tur aizbrauca, un tad es atceros, vēl mēs tur runājam, ka tur būs kaut kādi 20 miljoni, un kas tur, un parādījās viens. Ko es to gribēju teikt, Šīs te okupācijas sekas, mēs varam katru gadu atrast kaut kādu spiedienu no ārzemēm, mēs varam atrast paku dokumentu, kas tiek pārkāpti pretrunā starptautiskajām tiesībām. Un tāpēc es tā cīniski saku, ka starptautiskās tiesības ir lielo valstu tiesības un mazo valstu pienākumi. Un ja man kāds pierādīs, es te Castro pieminēju, tagad es Zeļenski pieminu, atgriezīsimies pēc lieldienām vai pēc pusgada un redzēsim, kādas pagaidu robežas būs, kādas vienošanās būs pa izrakteņiem un vai ļoti Krieviju un Ameriku interesē, teiksim, Ukrainas viedoklis. Interesē, protams, kaut kādā veidā, bet es domāju tāpat kā Castro interesē tajā laikā, Un visu laiku šie te okupācijas notikumi tā kā vilkās, un mēs dabojam uz kakla, šos 22,000 virsnieku, viņu ģimenes locekļu un atkal sekas. Ja jūs nevariet, bet mēs nevarējām novērst, mums jau nebija ne bruņotās, mēs dziedājam, dziedošā revolūcija. Pēkšņi parādās referendums pa valodu, kur jau sen jau ir ierakstīts visur, ka mums ir latviešu valoda pēkšņi, Bija atkal variants, mums būtu pašcieņa, mēs vispār šādu referendumu nepieļautu. Sākās aģitācija, ka visiem tur jāiet, ko mēs dabojam, mēs uzzinājām, ka 400,000 ir pret, viņi tepat ir visi, nekas taču nav mainījies, Un tas ir spiediens no starptautiskajām organizācijām saglabāt visus šos 400,000, neaiztikt viņus, visu laiku piekāpties. Un tagad mēs brīnamies, ka USAID likvidēja un izrādās katru gadu viņi maksājuši 25 miljonu. Kā viņi maksājuši? Es laik brīnās, kāpēc vīru koris dzied angliski pie Saeimas durvīm. Izrādās viņiem naudu dod, glābiet bērnus, glābiet bēgļus, tie tur brauc ar biško par šo te naudu, Kreisie demokrāti visu laiku finansē. Tā tas notiek, nebūsim naivi, starptautiskās tiesības. Labi, tas nav skeptiski, es tikai pa Andrejevu, es iesaku ļoti rūpīgi pārlasīt tieši, kā notika balsošana, Andrejevu grāmatā. Nav jālasa visu tās 1000, ārkārtīgi interesanti, Viņš tiek novākts, aizbrauc citi, paraksta pavisam kaut ko tādu, ko ne Saeima, neviens vispār nav atbalstījis, Šeit vien piebildat profesors Andrejevs, jūs domājat, Georg Andrejev, akadēmiķis, viņš man ļoti labs skolotājs un draugs, var teikt, un es drusku tās nianses arī pārzinu, un viņš arī ļoti daudz pirms aizgāja, viņš vēl pagūl pastāstīt. Viena tāda nianse, viņš vadīja ārkārtas likuma pieņemšanu. Es piedalījos aktīvi, mēs tur bijām no vairākām asociācijām, un bija arī bruņinieks no civilās aizsardzības, un es biju izvirzīts to laikā civilās aizsardzības šefa kandidāts, bet tā kā tika ignorēts tas, kas bija panākts ar Godmanu vienošanās, es atteicos no šiem. Bet interesanti, kas bija, mēs izstrādājam likumu latvisku, un viņam bija jābūt arī krieviski. Un bruņinieks organizēja tulkošanu krieviski, un tad, kad es tā paņēmu to no bruņinieka, gāju uz to vietu, kur mums bija tikšanās par šo te likumu komisijā, kas bija Aspāzijas bulvārī, es sāku lasīt uz ielas, un es biju pilnīgā šokā, ka krieviski bija pilnīgi cits likums uzrakstīts. Viņš jau ģenerālis ir padomājis. Jā, pilnīgi cits. Tas man bija tāds šoks toreiz jaunam puikam, kā notiek, kā tiek veidot vēsturi. Tas pats, kas ar to rezolūciju par teritoriālo korpusu atjaunošanu, kur pārtap par kultūra autonomiju pie Baikāla latviešu jauniesaucamē. Viss mainās. Īs komentārs par Birkau kungu teikto. Principā Saeimas pieņemtās deklarācijas par okupācijas režīmu nosodījumu, viņas nav starptautiski jāatzīst, bet, protams, tās ir valsts gribas akts, un tas veido starptautiskā valstu praksi un valstu viedokli par konkrētiem starptautisko tiesību jautājumiem konkrētos gadījumos.
Un, ko Birkaukungs saka par sapratni, es vēlos uzsvērt, ka, protams, juristi skatās primāri uz faktiem, uz vēstures faktiem, tādējādi vēstures fakti ir neizmērojami, un tikai tad tiek piemērotas konkrētas tiesību normas un notiek šī normativizācija kaut kādā konkrētā mērā. Paldies! Bet es arī gribēju, tad jums vajadzētu, varbūt jūs labāk zināt, ko Birkaus saka, vai uz šo, teiksim, 96. gada mūsu Saeimas deklarāciju, kas bija adresēta pasaules valstu parlamentiem, bija daudz pozitīvu atbilžu? Man nav informācija. Laikam, Birkaus saka, nebija. Jā. Ja tikai piebildu tieši par šo. Tas, ko jūs nu pat tās teicāt, ka taisni šāda veida dokumenti no valsts pārstāvošām, respektīvi tautas pārstāvošām organizācijām, parlaments vai tā ir valdība, tie ieiet vēsturē, tie ir juridiski svarīgi, jo tie tiešām tie ir tie, kas izsaka tautas gribu. Un tas ir tas, uz ko skatās pēc tam, kā tā attīstība ir virzījusies un kas aiz visas tā slēpjās, lai mēs varam tagad pieņemt attiecīgu lēmumu. Viena piezīme tikai 45, jūs sakiet, vispēcīgākais dokuments 45 baltiešu parakstītais memorands, uz kura bāzes 1983. gadā Eiropas parlaments pieņēma lēmumu par stāvokli Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ar aicinājumu ANO deokupācijas komisiju izskatīt Latvijas Baltijas valstu okupācijas jautājumu. Visplašāk izplatītais un visās starptautiskajās valdībās izdalītais dokuments, ko panāca no Latvijas, man liekas, 2 parakstīja, bet kopā 45 baltiešu parakstītais memorāns par šo te stāvokli Baltijas valstīs. Piemērs. Es kaut kā... Es tieši gribēju varbūt Jegermaņa kungam vaicāt, un viņš pacēla roku tajā brīdī, jo bija jau vēl viens precedents, ja? Ne jau tikai lūk 9, tāda Andreja jau, teiksim, mēģinājums rakstīt kaut kam, ja? Birkau kungs, manuprāt, pateica, kāpēc pazūd, ja? Īstenībā. Ja mēs skatāmies uz amatu izvietojumu tajā brīdī, ja? Jā. Lūk, pēc tam 96. gads, otrs gājiens, diemžēl mums nav informācijas, kāds būtu to, teiksim, reaģējis pozitīvi uz šo Latvijas tautas un parlamentu lūgumu, ja. Un tas nav pēdējais. Vēlreiz to mēģina Vīķa Freiberga prezidente, tad, kad viņa raksta vēstules visu, teiksim, rietumu valstu vadītājiem, pēc tam ar nolūku, lai mēs varētu sakrāt viņus un tā smuku izdot, un beigās arī izdeva, ja. Arī pieļauju, ka mums to bibliotekā ir, bet, atkal tā problēma šoreiz labāka reakcija ir atbildes, bet tās atbildes ļoti nekonkrētas, ja. Un viņas tomēr neveido to smago masu, lai mēs varētu teikt, ka mūsu, teiksim, vēlme ir gūs atsaucību, manuprāt. Bet Jegermaņa kungs. Es gribēju tā, kā viņš atturies. Es tieši gribēju teikt, ka tā grāmata un tas mēģinājums pēc 96. gada deklarācijas bija diezgan veiksmīgs risinājums. Var debatēt par to, vai mūsu prezidentei bija vai nebija jābrauc uz Maskavu tajā laikā, bet viņa uzrakstīja paskaidrojumu. Ar šo paskaidrojumu viņi vērsās pie daudzu valstu valdībām, vadītājiem, un viņi, saņemot šo vēstuli, bija spiesti atbildēt. Mēs varam teikt, ka varbūt mums neapmierina pilnībā tur viss, kas katrā tajā vēstulē ir, bet kopumā tas politiskais noskaņojums gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan Eiropas lielāko valstu vadītāju atbildēs, bija diezgan skaidri nolasāms. Un viena detaļa, tā kā bija šī vēsturnieku komisija, un viņi gatavojās šo grāmatu izdot, un es tajā brīdī strādāju ārlietu ministrijā. Mums bija īsa saruna par šīs grāmatas izdošanas projektu, un es teicu, ka jums tur ir tikai viens trūkums. Jums nav Krievijas reakcijas. Un pateicoties šai sarunai, tad grāmatā ir arī Krievijas parlamenta vērtējums, atbilde savā ziņā uz vairs Vīķas Freibergas deklarāciju paziņojumu, kas pēc būtības nostājas pilnīgi pretēji tam, ko saka rietumu valstu
Un ne tikai rietumu valstu līderi šajā grāmatā. Tā kā šai grāmatai, es domāju, tam ir liels dokumentārs vērtība, un ja mēs atgriežamies pie 96. gada Saeimas deklarācijas, tad tomēr bija uzdevums ārlietu dienestam ar šo deklarāciju nodarboties, un tā tika attiecīgi iesniegta gan attiecīgajās ārlietu ministrijās, gan arī apvienoto nāciju organizācijā. Cita lieta, ka nebija, un arī nebija sagaidām nekāda reakcija uz to, bet principā šis solis tika spērts, un tas ir arī diplomātiski reģistrēts. Un tie bija mani 2 īsi komentāri. Varbūt par 2005. Gada deklarāciju tur arī, kad mēs paskatījāmies, arī lūk starptautisko sabiedrību izveidot. Ārlietu ministrija bija kaut kāda, kas sarams par to. 2005. gadā mēs pieņēmām atkal PSRS totalitāro komunismu nosodīšanu, atkal izveidot starptautisko tur izmeklēšanas komisiju un palīdzēt. Un mēs jau bijām Eiropas Savienībā, jā. Nav nekādas ārlietu ministrija tur atmiņas. 2 deklarācijas. Mums bija arī kaut kāds, teiksim, sakāmais. Jā, man tur bija vairāk. Jā, ļoti jauki. Vairāk punkti, drusiņi pa vēsturi, jo tā jau arī mīti rodās, var sakot. Tas 88. gada plēnums jau bija 2 dienas, 1. jūnija un 2. dienā. Wolfsons runāja 2. dienā. 1. dienā tos pašus vārdus teica Klotiņš. Kas, jā, tātad tur paskatāmies. Jā. Es šeit negribu iedziļināties, es tikai gribu vērst uzmanību uz faktiem. Bet man liekas, ka es jau arī aicināju tātad, tomēr vēsturniekiem vairāk izteikt viedokli. Labi, mēs it kā te nospraudām apmēram, kur tad beidzās tā okupācija. Jā, bet tad mēs saprotam, ka tas ir process. Viņš ir soli pa solim mazinājies, bet tomēr es šeit vairāk piekrītu viedoklim, ka 4. maijs ir, un tad pārējais tikai, kā saka, ir papildinājums, jo nevar taču pārlekt vienā ejošam vilcienam pretī nākošā otrā ejošā vilcienā pārlekt no vilciena uz vilcienu, tad nositīsies, un vilcieni jāaptur, jāpārkāpj, un tā tālāk, tad tas viss. Bet kā tad sākās, ja, tad tomēr, es nezinu, kāpēc tā tika uzsvērts Apalkunga referātā, ka tas tikai strots. Man liekas, ka vēl jau ir tomēr runājuši cilvēki par to, ka 39. gads tā tad nevis, un tas, kad tur valdība varbūt mazāk vai vairāk, tad taču arī 40. gadā tā tad piekrīt. Ja, tā tad, schēma jau ir skaidra, tātad aneksija, agresija, tad ir okupācija un tad ir aneksija. Tad ja solis pa solim tādā arī kārtībā lūdzu viņus arī tad sakārtot. Juridiski, man liekas, tas vienmēr ir skaidrs salikts, kā saka, tas notiek soli pa solim. Un otram kārtam tad skaidrs un gaiši, ka 39. gadā viennozīmīgi ir agresija, par to nav šaubu, tātad mēs sākam ar 39. gadu Molotovu-Ribbentropa paktu, kas to palaiž vaļā, un taču vēlāk nāk visādi vēsturnieki informācija klāt. Mēs varam, protams, tur pukstēt, kad Meļķuhaus tur ir, kā sacīt, diezgan tā secinājums un papīrs tur ievieto savās grāmatās, bet viņš ir tas, kas ir vienīgais visbagātāk tiek klāt visiem arhīviem un visbagātāk aprakst. Mēs taču redzam, kāda armija stāv, kā sacīt, pie Latvijas robežām 39. gadā, un tas viss ir saistīts, ka tikko ir sasista, martā ir vācieši Čehoslovākijā okupējuši, poļi ir sasisti, var sakot, armija tur ir atbrīvojusies, ko tad, kā sacīt, mēs varam diskutēt tā vai šitā, bet skaidrs ir, kad armija nāk iekšā, un tas ir parakstīts, un šeit ir jārunā par okupāciju. Tikpat labi, pēc kam mēs cīnījāmies augstākā padomē, tur Maskava ievilināja, kā sacīt, bedrējā ar to Ribbentropa paktu rezolūciju, tad jau arī mēs varam teikt, ka tad 23. augusts, ja, tātad sākums okupācijai tātad ir juridisks, militārs un praktisks, un šeit es nepiekrītu nekādā ziņā tur runāt par kaut kādu augustu, ja mēs šeit redzam, ka armija ir iekšā, un visur darbojās. Paskatāties kaut vai vēstures arhīvā,
politiskās policijas taču arhīvos. Ko tad viņi dara? Viņi ieliek klāts pa iekšlietu ministru, Latkovski aģenti ieliek par biedru, ieceļ viņu reizē par drošības policijas departamenta priekšnieku. 39. gadā pēc Vācijas fašistiskās metodas Ulmans pārveidoja iekšlietu ministrijas iekārtu, jo toreiz un tagad jau nav. Bija likums par katru ministriju. Tieslietu ministrijas iekārta, likums par tieslietu ministrijas iekārta, likums par finanses ministrijas iekārta, likums par iekšlietu ministrijas iekārta, bet taču saprata okupanti, ka jāsāk ar iekšlietu ministriju, un to jau var redzēt, kā viņi daudzās valstīs pirms tam un pēc tam ir rīkojušies. Iekšlietu ministrija jau ir atslēgas ministrija. Tātad Latkovskis ir reizē drošības policijas departamenta direktors. Tur ir likumā ir ierakstīts, ka drošības policijas departamenta direktors ir politiskās policijas pārvaldes priekšnieks, viņa vietnieks ir krimināla policijas pārvaldes priekšnieks, un viss tālāk notiek. Nāk Emīls Briedis, faktiski tur vada visu to drošības policiju, un mēs varam redzēt tur datumu pa datumam, kādā veidā tiek drošības tā politiskās policijas pārvaldi tā, kas darbojās pilnā gaitā. Komunisti tur ir salikti iekšā un pilnīga okupācija notiek un kā tā veidā tad novērš to sarakstu, to ķēniņa sarakstu kādā veidā. Taču viņi visi tiek arestēti. Taču, ja, tur, tas jautājums jau ir izpētīts un aprakstīts un zināms, teiksim. Taču tur ceļš Liepājas apriņķī, tur darbojās daudz cilvēku un viss taču. Un var redzēt, kā pie pašpolitiskās policijas ierēģi, kā saka, ar komunistu vadību, taču pilnīgi tur pratina un rietās ir redzams protokolis, to pats esmu skatījies, toreiz es ar rehabilitāciju nodarbojas. Tā kā šeit, es domāju, nevajag mums pēkšņi sāk kaut ko pārbīdīt man. Ja man atmiņa neviļ, nu, taču tur arī paskatāmies. Tur taču Strots vēl izvilka ārā, ka tā politbirojā apstiprināts viss 3 Baltijas republiku konstitūcijas, kur vārds ir konstitūcija, taču līdz 3. lasījumam iet runa satversme. Latvijas LPSR satversme, ja, tā tad jaunais teksts, ja, bet pat cik ir apstiprināts politbiro konstitūcija, tad 3. lasījumā, protams, tiek vārds satversme nomainīts ar konstitūciju, ja, bet nu ir jau, protams, kādi tur tajā valdības vēstnesī vai kur visā likumā konstitūcijā nodrukājot valdības vēstnesī ieraksts satversmi, bet pēdējā panktā, konstitūcija un pēdējā pantā atstāja vecāko, tad satversmes. Šai satversmes grozījumam nepieciešams tur tik un tik balsis, ja, tātad šo kvorumu. Tā kā es nezinu, kāpēc okupācijas muzejs tagad mums kaut kā sāk piedāvāt kaut kādas tādas pagriezienus gan beigšanai, gan okupācijas sākumam, jo viss tas ir 3kārša virkne, nu taču paņemam visas rezolūcijas. Ir sevišķi kādas viņas ir šodien, jā, tad viņas nebija tādas, jā, bet šodien taču skaidri gaiši tāda agresija, okupācija un aneksija, un nekas nenotiek momentāli, viss notiek soli pa solim, un pasēžam un skatāmies arhīvos un tā tālāk. Un vēl viens iebildums man bija tātad, 17. gads, ne 17. taču 1903. gadā 3 liepājnieki, tātad lietosim vārdu sociālisti, jā, jo sociālisms toreiz bija modē. Tikai tāpēc, kad visi pētīja šajos 50 gados partijas vēsturi, tad pētot partijas vēsturi un aprakstot, kā boļševiki tur varonīgi cīnījušies, viņiem kaut kas ir jāraksta par menševikiem, bet vēl taču bija anarchisti, vēl taču bija eseri, jā, tie vispār ir aizmestais borta, un tātad Valters, viņš jau nav viens, tur ir tūlītās, tātad mums ir Rolavs tur nāk, un 3. ir Skubiķis, un viņi visi 3 ir jau izsūtīti trimdā, aizlaidušies vai izbraukuši, un dzīvo Šveicē, studē augstāko izglītību iegūst, un izstrādā šo te Latvijas autonomijas alias neatkarības ideju. Sapratīsim vārdu autonomija, kā tas ir sengrieķu valodā, tad tiesības pašiem pieņemt sev likums, ja. Un tikai pēc tam Valters ir tas, kas uzrakstā proletariātie tātad šajā žurnālā, šajā SR žurnāls, lai viņš ir SR, bet tie visi ir kreisie, ja.
mēs tikai runājam par tiem bolševikiem un menševikiem nedaudz, bet tiem pāriem mēs nerunājam. Tad uzrakst šo rakstu, Krievija ārā, Krievija prom, kā to es to virsrakstu neatsaucos, tātad tas ir neatkarības ideja, tātad ne 17. gads, ko tu mums tas 17. gads dod, nu tad jau iznāk, ka 17. gadā tad tikai kreisie, tad it kā taču neatkarīga Latvija vēl nodibina tur, neatceros, Valkā vai Valmierā, ja, tad tur jau arī tāds akts bija. Tā kā es domāju, mums ir vairāk tā kā Igauņi to dara, nu ja Eglīte tur ir Tallinā, tad Rīgā nebija Eglīte, ja. Var sakot, nu tad ņemam to, ko mēs varam un stāvam pa saviem datumiem, par savām darbībām un par savu rīcību. Noslēgumā, starptautiska līguma, Kirsteņkungs, tomēr tā divu muļķu vienošanās. Ja viens nepiekrīt, tad nekad nepanāks no Krievijas to, kam viņš nepiekrīt, vai no citas valsts. Tikai noslēdzot līgumu, mēs varam kaut ko panākt, to, ko mēs varam ierakstīt abas puses iekšā. Nebūs nekad, mēs savas deklarācijas varam sūtīt. Paldies. Es no manas puses noteikti es tikai gribētu vēlreiz norādīt vienu lietu visiem runātājiem, ka droši vien šitā bija laba ideja sanākt mums kopā šeit, jo pārunāt ir ļoti daudz ko, bet varbūt tos pēdējos komentārus īsi, jo patās ir arī tā, ka arī ieplānotie laiki maķinīt jau pārsniegti, ja? Jā, vienkārši Muciņa kungs izvirzīja jautājumu, kāpēc par to vispār jārunā, turklāt vēl okupācijas muzejā. Tas praktiskais iemesls tāds, ka ir zināms pieprasījums sabiedrībā. Ja šajā gadījumā kultūras ministrija, vēlās, lai mēs rīkot kolokviju, respektīvi diskusiju, ja, tad ir cilvēku loks, kas vēlās, lai mēs turpinātu runāt par šiem jautājumiem. Ja. Protams, es arī varētu paņemt nolikt šeit, Andersona grāmatu, ja, un blakus Strodu grāmatu un zvērēt abām divām, ja. Tas cauri, āmen, tur nav ko vairs pārunāt. Ja? Es mēģināju šeit aprādīt, ka kaimiņu valstīs cilvēki turpina runāt, un arī līdz ar to pašu, ka arī mums arī svētīgi to pārdomāt, kaut tā iemesls pēc, ka klātsošie praktiski ļoti nedaudz pārstāv tādu jaunāku paudzi. Ja? Un ja mēs šeit būtu gados jaunāku cilvēku auditorijā, ja? Tad lūk ar Strodu un Andersona argumentiem mēs vispār nekur netiktu. Ja? Tā kā es domāju, mums pašiem jārunā ne tikai savā starpā, bet arī jārunā ar citiem uz āru, arī ar jaunākiem cilvēkiem, kuriem vispār šīs lietas pilnīgi neskaidrs. Paldies! Jā, ir tāds ļoti spēcīga doma, kas tādi jāpasaka, tad ir jauki, bet ja nē, tad tā tad ir. Man ir tikai pavisam īsi atbildot uz Mucinkunga teikto. Es esmu muzeja biedrības valdes priekšsēdi, ka šis nav okupācijas muzeja izvirzīts skatījums uz okupāciju vai kā. Šīs ir pārunas par okupācijas jēdzienu. Es domāju, ka no tāda viedokļa, protams, ļoti vērtīgi. Okupācijas muzeja skatījumu jūs jau zināt no mūsu izstādes, un es domāju, ka ļoti daudz no tā, ko mēs esam atkal šodien dzirdējuši, kā mainās laiki un uzskati attiecībā uz valdības un valdošu cilvēku vējiem un uzskatiem, tikai norāda uz to, cik ļoti vērtīgs ir okupācijas muzejs un cik ļoti svarīgi ir, ka okupācijas muzejs ir privāts muzejs, ka tas nav valsts muzejs. Tātad paldies, to es gribēju teikt, un paldies mūsu dalībniekiem. Man liekas, ka visiem bija ļoti interesanti. Neapšaubām. Liels paldies! No mūsu puses liels paldies! Tiešām liels, ka jūs izturējāt. Jā, mēs pat bijām plānojuši maksimums līdz 6, bet jā.